Mums bija viens podkāstu raidījums, nemaldos otrais. Kurš bija ziedu raidījums? Otrais bija. Mums bija otrais raidījums bija par ziediem, par ziedu biznesu. Un tur mēs tieši runājām, ka ziedu biznesa ļoti, ļoti energo pieprasošs biznes. Ja, piemēram, man tagad būtu, es gribētu uztaisīt Latvijā rožu audzēšanas biznesu un izkonkurēt Kenijas rozes, jo tur pārsvarā 90% nāk no turienes. Kas varētu būt tavs piedāvājums man kā tavam klientam, ja es pie Enefita, ko tu varētu man piedāvāt, lai es varētu tomēr to biznesu uzbūvēt? Tur ir nepieciešams, kas tur ir nepieciešams. Tur ir vajadzīgs sākumā sildīt, un droši vien pēc tam dzesēt vai kaut kas tāds. Kāpēc viņš ir ietilpīgs energoietilpīgs? Tāpēc, ka tiem ziediem ir nepieciešams ļoti tā kā noturīgs siltums. Un vienkārši ir tās telpas un siltumnīcas ir jāuztur siltas. Jā, tur noteikti varētu būt interesanti padomāt, kādus tur risinājumus piedāvāt, jo bieži, ja ir tāds energoietilpīgs, tad īstenībā viena no tendencēm arī, ko izvēlas, ir sākt miksēt arī pašus piedāvājumus. Tu daļu savu apjomu nofiksē ilgtermiņā, piemēram, bāzi kaut kādu, kas tev noder, piemēram, ziemā. Lai tev, kad cenas ziemā, vēsturiski viņas sezonāli ir augstākas, tad, un vasarā kāds hibrīda risinājums ar saules paneļiem plus baterijām, tu pilnībā pašpietiekams esi.